Sveiki! Šajā video parādīšu Revego sistēmu konfigurēšanu, izmantojot Bloom e-service iespējas, tātad izstrādājumu konfiguratorā. Ar ko mums jāsāk un kas mums vispār ir jāzina, lai mēs varētu kaut ko sakonfigurēt. Tātad ir divas opcijas. Viena opcija, ja mums ir kaut kāda niša, kurā mums šo te risinājumu vajag dabūt iekšā, un otra, kad mums jau ir esoša mēbele, kurai apkārt kur mums vajag aizvērt ar Revego durvīm. Tātad mums ir zināmi jau izmēri, iepriekš jau zināmi izmēri, vai nu nišai, vai nu šai te mēbelei, kura būs iekšā šai risinājumā. Tāpēc, izmantojot izstrādājumu konfiguratoru, jūs redzat pocket sistēmas, tad tās ir Revego durvis. Mēs varam sākt uzreiz konfigurēšanu, vai arī šeit palasīt informāciju par Revego, paskatīties video, palasīt informāciju dažādu, paskatīties par tehnisko informāciju par dažādiem šiem te risinājumiem, tad UNO vai DUO, piemēram, vai kombinācijas UNO plus DUO un tam līdzīgi, tad DUO plus DUO. Lūk, šeit ir arī visi bukleti, kas ir drukātā formātā pieejami, vai arī, ja tādi nepieciešami lejuplādēt, piemēram, elektroniski, tad tos var lejuplādēt tātad pats buklets un montāžas instrukcijas. Un lapas apakšā ir vēlreiz nodublēts šī iespēja konfigurēt. Tātad pirmais, ko mēs izvēlamies. Tātad šīs ir tās divas opcijas, par kurām es runāju. Tātad uzstādīšana nišā ir tad, ja mums ir zināma precīza nišas izmērs. Un atsevišķi uzstādīšana, tas nozīmē to, kad mēs zinām mēbele, kas atradīsies iekšā šajā risinājumā. Sāksim mēs ar uzstādīšanu nišā. Pēc šī te rasējuma mēs zinām, ka platums mums ir 2500 mm, augstums 2500 mm un nišas dziļums 750 mm. Nu, tad mēs šeit tā arī rakstam, tad ieklikšķinot nepieciešamajā šajā ēlē iekšā, mēs redzam, ka blakus bildē parāda, kuru tieši izmēru no mums sagaida. Tātad 2500 mm. Augstums šajā gadījumā tieši tāpat. Un nišas dziļums 750 mm. Tas ir nišas dziļums, tātad kopējais. Tātad risinājums DUO plus DUO. Šeit varētu būt arī citi risinājumi pieejami, iespējami, bet tā kā mums ir platums liels, neviens no kombinācijām UNO plus DUO vai UNO plus UNO mums nedara, tāpēc mums ir tieši DUO plus DUO. Ja mums platums būtu mazāk, šeit būtu parādītos arī citas opcijas vēl. Risinājums priekš pašām nišām var būt gan ar cokolu kājām, vai arī ar integrētām kājām, kad ir maksimāli maza sprauga no grīdas. Mēs atstāsim risinājumu bez cokola. Materiāli, no kuriem mēs gribētu taisīt, iespējams, kabatu. Mēs rakstīšu 18, tā kā tas ir populārākais biezums Latvijā. Tātad spraugas no augstumam. Tātad sprauga augšā, tātad mēs redzam, ka izmērs ir no 0 līdz 6 mm sprauga var būt. Tas nozīmē to, ka, ja mēs šeit uzspriežam, mēs redzam informāciju par to, ka šī te skava augšējā, viņa aizņem 10 mm. Un apakšējā skava, kas savieno šīs te kabatas, aizņem 3 mm. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs šeit rakstam minimālo spraugu 0, tad dzīvē no šīs te skavas augšas līdz fasādei sprauga būs 10 mm. Ja apakšai, tātad, ja mēs atkal rakstam minimālo spraugu 7, kā šeit norādīts apakšā, tad arī plus tie 3 mm skavai būs kopā te 10 mm sprauga. Lūk. Tālāk šī te augšējā savienojošā plaukta biezums un arī šīs te cargas priekšējā nosaglīstas biezums arī
sistēma automātiski ieliek 18, tā kā mēs kabatu ražojam no 18 mm biezu materiālu. Sānu malas augstumi, kopējais uzstādīšanas augstums. Iekšējo izmēru varbūt mēs šajā brīdī nemaz nezinām, tāpēc, kad mēs nezinām, kāds ir šis te izmērs, tad mēs varam vienkārši turpināt, turpat nemaz neko nerakstīt. Spraugas pa labi un pa kreisi. Nu, es visbiežāk rakstu 2 mm spraugas. Protams, tas ir tāds katram ražotājiem savs izmērs. Tad spraugas starp fasādēm attiecīgi veidosies 4 mm. Nu, un fasādes platuma automātiski ņemot vērā mūsu kopējo platumu, sistēma izrēķina jau pati. Fasādes biezums, attiecīgi, viņš var būt arī kāds savādāks. Un šajā gadījumā sistēma automātiski izvēlās nominālos vadotnes garumus, tātad tās vadotnes, kas tiek iestiprinātas iekšā kabatā, pa kurām viņš iebrauc, tā kā durve iebrauc tā kā kabatā iekšā. Sistēma automātiski izvēlās šajā gadījumā 600 mm dziļu, šo te garu to vadotni, tāpēc, kad mums vienkārši dziļāk tur nelien iekšā, šajā te mūsu tajā garuma dziļumā, jo durves platums ir 620 mm. Tā, lai viņi iebraukt pilnībā iekšā, tātad šis ir optimālais izmērs tā, lai nebūtu jāpiegriež vadotnes garumi. Protams, mēs redzam, no šī te vadotnes garuma ir atkarīgs tas, cik daudz būs izvirzīta šī te fasādes izvirzījums. Mēs redzam, ka šeit minimālais varētu būt 11 mm, bet mums ir 36. Tātad, ja mēs izvēlētos šeit garāku vadotni, nodemonstrēšu, un mēs zinām, ka mums viņa būs jāpiegriež pēc garumu, beigās mēs redzēsim arī attiecīgo garumu, mēs iegūsim arī mazāku izmēru. Bet tas nozīmē to, ka vadotnes garumi nominālie būs jāpiegriež. Vai arī mēs varam atstāt, ja mums šis izmērs tie 36 mm nebiedē, tad mēs viņus varam atstāt un arī tādā veidā tas nebūs traki. Šis izmērs nav ļoti daudz, ka viņš ārāt būtu, bet pamēģināšu parādīt, ko tas tieši nozīmē. Tas nozīmē to, cik šī te tiesa, cik viņa iebrauks iekšā. Tad viņa var būt no 11 mm mūsu gadījumā līdz pat kaut kādiem 186 mm. Tāpēc, ja šis izmērs liekas labs, tad viņu var tā arī atstāt un zināt, ka nebūs jāpiegriež vadotnes jau būs īsties izmēros. Mugursienas biezums, šeit var būt atkal izmērs biezums no 4 līdz tur ļoti bieziem materiāliem. Es gan ieteiktu šeit rakstīt arī to pašu korpusu materiālu biezumu, tāpēc, ka tādā veidā šī konstrukcija visa būs stingrāta. Šeit mēs redzam, ir šāds tāds atduras, tāds tā kā kāja, ko viņa dod. Viņa mums ļauj šīs durvis tā kā nostabilizēt pret iekšā konstrukcijā esošo mēbeli vai, piemēram, durvis apakšā pret iekšējās mēbeles, piemēram, cokolu, vai pret kādu virsmu, vai pret kādu detaļu, pret kuru mēs varam atļauties viņu tā kā atdurt. Nu, tā, lai viņi atdurās. Tādā veidā iegūstat to, ka tās durvis ir maksimāli stabils. Arī aizvērtā veidā. Nu, lūk, tādā veidā mēs nonācām līdz mūsu rezultātam. Šeit mēs varam apskatīties, kāds viņš būs dzīvē, kāds viņš iztīsies ar visu furnitūru. Šeit mēs varam redzēt visu informāciju, kādu mēs esam ierakstījuši. Piemēram, tur projektēšanas metodi, ka viņi ir uzstādīšanas nišā un uzstādīšanas dziļums, augstums, nepieciešamais platums, pielietojums un visu šo informāciju, kuru mēs paši esam ievadījuši, tad mēs viņu varam redzēt. Šeit ir visa furnitūras saraksts un visādi šī plānošanas informācija. Mēs redzam to, ka kabatas mums aizņem 150 mm vienā un otrā pusē, kad kopējais kabatas dziļums, tieši kabatas dziļums, bez fasādes būs 729 mm, ar fasādi attiecīgi 750 mm. Mēs redzam šo te izvirzījumu, ka viņš būs 36 mm, kad spraugas mums ir 2 plus 2 mm, tāda 4 kopā starp fasādēm un tā tālāk. Visa šī informācija
šeit ir labi redzama. Šeit mēs varam arī lejuplādēt šo te mūsu risinājumu. Es viņu lejuplādēšu uz SketchUp failu un parādīšu jums viņu tieši SketchUpā. Un mēs varam vienkārši ievilkt iekšā. Lūk, šādi izskatās mūsu risinājums, kad viņi novieto savā vietā. Mēs varam, piemēram, noņemt nost fasādes un tālāk jau mēs varam rēķināt, mērīt, kas mums paliek pāri, kādas ir mūsu izmantojamās telpas un tam līdzīgi. Aiztaisot fasādi, mēs redzam, kad mums viņš nostājās arī tieši tā, kā mums tas ir nepieciešams. Tad mūsu 750 mm. Ja mēs runājam par risinājumu, kad mums jau ir esoša mēbele, kurai mums vajag viņu dabūt riņķi apkārt, tad mums atkal visi šie izmēri jau zināmi no šīs te nišas iekšpuses, tātad iekšējie izmēri. Tāpēc mēs uztaisīsim otru risinājumu vēl. Tātad visa ideja tā pati. Tikai šoreiz mēs ņemam atsevišķu uzstādīšanu. Un šeit jau mēs rakstam tos izmērus, kādi mums ir nepieciešami. Tātad 2500, 2350 un nišas dziļums mums bija 600 mm. Tātad tās mēbeles dziļums. Vienīgais, ar ko jārēķinās? Jārēķinās ar to, ka pie mūsu šī 600 mm izmēra konfigurators uzreiz pierēķinās klāt minimālo nepieciešamo telpu papildus, kas ir vajadzīgi korpusa iekšpusē. Tad duo durvīm tie būs 70 mm un uno durvīm tie būs 35 mm. Tātad mēs viņus paši nepievienojam, to pievienos jau pati sistēma. Tātad tas ir minimums, kas ir nepieciešams. Vairāk var būt, mazāk nevar būt. Tālāk viss tā pati ideja, tātad materiāla biezums, spraugas, visas tās pašas, es šoreiz rakstīšu, jo spraugas pa labi, spraugas pa kreisi un spraugas starp fasādēm, durvis platums, tātad tā kā iekšējais platums mums palika tā kā lielāks nekā pagājušais, tad arī durvis platums palika lielāks. Fasādes biezums, piemēram, 18, labi, lai būtu. Un šeit jau mēs redzam, ka mums optimāli sistēma piedāvā likt iekšā tomēr tad jau īsāku vadotni, tāpēc, kad, ja mums iekšā vajag to 600, tad ar šo te lielāku fasādes platumu mēs iegūstam arī šo te fasādes izvirzījumu šādu te. Protams, ka ja mēs izvēlēsimies garāku vadotni, viņš paliks nedaudz mazāks. Mazāku mēs diez vai šādi dabūsim, tāpēc, kad mums vienkārši pats kabatas dziļums neļaus to izdarīt. Bet jā, tad mums jau jāsaprot, vai mēs esam šī starpība ir tā vērta, lai zāģētu īsākas vadotnes vai ne. Tas ir katram pašam jāsaprot. Bet jā, tādā veidā var panākt to, ka viņi būs īsāki. Mugursienas biezums. Šī atdure. Un mēs jau redzam atkal mūsu rezultātu. Kā redzat, tas bija ātri. Tad, kad zinu, un tad, kad pamēģinu dažas reizes to izdarīt, tad jautājumu vairs nekādi. Šeit mēs atkal varam lejuplādēt mūsu šo risinājumu. Šeit ir visā dažādi formāti faili, tātad gan AutoCADiem, gan PDFs, gan SolidWorkam un visām populārākajām programmām pa lielam šeit visi failu formāti ir.
Novietosim viņu savā vietā. Un vēl nedaudz mums vajag 3 mm pacelt viņu uz augšu. Lai mums šī te skava izlīdzinās ar to reālo grīdu, kāda viņa mums ir. Tagad ieslēgsim atpakaļ sienas. Lūk. Šāds izstāsta mūsu risinājums. Atkal, ja mēs noņemam fasādes nost, tad mēs redzam, ka viņš aizpilda visu precīzi tā, kā ir paredzēts. Lūk. Protams, šeit mēs vēl varam redzēt ļoti daudz dažādas informācijas. Piemēram, mēs varam liepādēt PDF formātu failu, kur visa šī informācija būs parādīta. Šeit esam atzīmējis principā pilnīgi visu, bet tāpēc tas fails arī būs diezgan liels. Ja, protams, mēs kaut kādas lietas noņemt nost, piemēram, tur rasējums vai kaut ko tādu, tad mēs redzētu, ka tas fails būs stipri mazāks. Tad atkal visa šī informācija, kas mums bija. Un tātad detaļas, rasējumi, tātad visi piegriešanas izmēri visiem detaļām, kas ir nepieciešamas. Arī šiem te vadotnēm, lūk, arī piegriešanas izmēri. Tātad viss pēc kārtas, visas pozīcijas, reku viņas ir. Detaļu izmēri. Plānošanas informācija, atkal viss tas pats, ko mēs jau runājam. Tikai ir atšķirība to, ka šeit jau šo var arī izprintēt. Vēl viena interesanta lieta būs pašā lapas lejā, apakšā. Ir, lūk, arī rasējumi PDF formātā. Protams, ar šie rasējumi vairāk ir tādi informatīvi, jo ar viņiem strādāt ir grūti. Tāpēc, ja vajag ar tiem rasējumiem strādāt, tad, protams, tad ir citi failu formāti. Tā, mums šādi, te būtu DVG, piemēram, ja? Tos, kas būtu jau priekš AutoCAD vai citām programmām. Šādi konfigurēt ar veigo risinājumu ir ļoti viegli un ērti.